Labdien! Es esmu Romans, un šodien es jums prezentēšu video no komandas SolarGold. Lai viņas izstrādes procesu, sākam ar komponentu izvēli, un sākumā izvēlamies 15W monokristalisko saules paneli, kā arī bezsuku motoru A2212 uz 1400 kV un atbilstošo elektronisko kontroleri tam, kā arī dažādas mehāniskas detaļas, lai pabeigtu laiviņas izstrādāšanas procesu. Laiviņu izvēlējāmies modelēt programmā SolidWorks. Laiviņas korpus tika būvēts ap saules paneļa izmēriem. Jūs varat redzēt 3 stiprinājumus, lai saules panelis pats turētos augšā. Paredzējām arī stūrēšanas sistēmu, kas izmantoja servomotoru. Redzamo gultni, tāpat kā pārējās detaļas, tika plānots izprintēt uz 3D printera. Paredzējām vietu arī kondensatoram, lai palīdzētu motoram iegriezties un elektroniskam kontrolējam. Uzzinot komponentu masu, simulāciju un realitāti, paprasīju mūsu hidrodinamikas inženierim Sebastianam, lai viņš notestē, kā laiviņas masa uzvedas ūdenī. Ūdens? Ūdens. Uz šodienu viss, veiksmi sacensībās!